Latvijas valdība, ignorējot iedzīvotāju gribu un intereses, ir nolēmusi, sākot ar šī gada janvāri, uzņemt Latvijā nelegālos imigrantus no citām valstīm. Mēs, Latvijas iedzīvotāji, uz doto brīdi nevaram ietekmēt ne valdības, ne Saeimas lēmumus, jo šīs institūcijas ir uzurpējušas suverēno varu valstī, kura pieder visai Latvijas tautai. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam sanākt kopā un paši lemt, vai mēs gribam šo bēgļu izvietošanu mūsu pašvaldības teritorijā vai negribam. Šis ir aicinājums konkrēti Rīgas iedzīvotājiem. Tā kā Rīgas dome uz doto brīdi ieņem nogaidošu pozīciju, mēs nezinām, vai Rīgas domes pārstāvi būs šajā pasākumā, bet šodien Rīgas domē tika iesniegts iesniegums, kur Rīgas domes pārstāvi tika laipni uzaicināti apmeklēt un piedalīties šajā pasākumā. Pasākumu organizē paši Rīgas iedzīvotāji kā privātpersonas. Andri, kādas ir juridiskas sekas šim pasākumam, vai tas ir saistošs Rīgas pašvaldībai? Šis pasākums ir saistošs Rīgas pašvaldībai. Nevis pats pasākums un tās diskusijas, kas notiks, bet balsojums. Likums par pašvaldībām 3. pants nosaka, ka pašvaldībai ir jāievēro pašvaldības iedzīvotāju intereses. Tātad neatkarīgi no tā, kādu sapulces formu mēs izvēlamies, vai te sabiedriska apspriešana, vai vienkārši sapulces, vai vienalga kas cits, te svarīgs ir tas, ka tiek piefiksēts pašvaldības iedzīvotāju viedoklis. Tiek paustas pašvaldību iedzīvotāju intereses un tiek tas viss piefiksēts. Tātad šeit būs balsojamais jautājums, vai Rīgas iedzīvotāji ir par vai pret imigrantu izvietošanu Rīgā, Rīgas teritorijā. Ja lielākā daļa rīdznieku pateiks, nē, mēs negribam, tātad pašvaldībai būs tas jāievēro. Ja lielākā daļa Rīgas iedzīvotāji pateiks, jā, mēs gribam imigrantus, lai viņi te ir, jo vairāk, jo labāk, tad neko darīt, ir demokrātija un Rīgas pašvaldībai. Tad tieši tāpat būs jāievēro šī tautas gribas izpausme. Vairāk par šiem juridiskiem aspektiem nopietnāk izvērstāk es pastāstīšu 16. janvāra sapulcē. Laipni gaidīt visi rīdznieki, neguliet mājās. No jums, no katra ir atkarīgs to, kāda būs Rīga tuvākajos gados. Paldies!